brīnišķīgās. Šodien tikāmies sievišķīgajā kakao, tādās maigās sievišķīgās enerģijās un noskaņās. Un gribas padalīties par piedzīvoto, kad es pirms tam domāju, kad dosimies tagad uz vasaru, īstenībā tādā pauzītē līdz rudenim, tad tagad pēc pasākuma, pēc piedzīvotāja saprotu, un mēs izrunājam, kad ir vajadzīgs tomēr turpināt, kad ir vajadzīgs turpināt ik mēnesi šādas te sievišķīgas tikšanās. Jo tas skrējiens ikdienā, tas informācijas, tas darba, tas pienākumu daudzums ir tik liels, kad aizējam vīrišķajās enerģijās. Meitenes arī teica, kad jūt jau ir pat daudz, kad ir darba pat daudz, kad ir darāmais pat daudz, kad vienkārši jau jūt, kad jau veselība arī jau liek par to manīt. Un mums ir tik ļoti nepieciešams ik pa laikam sevi atvest atpakaļ pie savas sievišķās būtības, pajust to sievišķību, savairot gan enerģētiskā līmenī, tiešām padarboties sievišķīgi, gan arī ar sevi iekšēji, sevi vairāk iepazīstot, vairāk piedzīvojot, atgriežot atpakaļ tajā mieriņā. Un arī šodien meitenes, kas atnāca pilnīgā tādā stresā un nemierā pēc ikdienas gaitām, pēc daudzajiem darbiem, šajos procesos ir tiešām tāds sirds prieks raudzīties, kā projām aiziet tādas mierīgas, apgarotas tādās sirds mieriņā, un arī meitenes pēc tam dalījās par to, kad ļoti dziļš un liels miers pēc tam ir pēc šiem procesiem, un kad ir nepieciešams tiešām reizi mēnesī. Tāpēc mēs tiksimies, sarunājam arī, ka tiksimies katru mēnešu pēdējā piekdienā, jo piekdiena ir tiešām ideāla pirms brīvdienām, jo meitenes teica, ka brīvdienās tā kā nevarēs, un mēs arī praktizējam jau savus meditāciju vakars piekdienās, bet tātad katru pēdējo mēnešu pēdējā piekdiena, tātad mums turpmāk būs sieviešu āpļi, sieviešu kakao, tādā sievišķīgie kakao. Un tad mēs dosimies, jo šie procesi ir tādi, tiešām ļoti bagātīgi, dziļi, daudz dimensionāli. Man tas, protams, ir liels darbs, jo tas prasa daudz enerģiju. Viens novadīt meditāciju un saharmonizējam stihijas, attīram sevi, savu energo lauku, savu enerģētiku, arī savu ķermeni. Vairāk resursu prasa arī šis te. Mēs ejam metaforiskajās kārtīs, strādājam ar zemapziņu, un tad nolasīt to informāciju, kam ir jautājumi, tad savienoties, nolasīt no lauka šo te informāciju, un katrai, ko šī te kārtas stāsta, vēsta, lai būtu pilnīgi tāda izpratne par šiem procesiem, lai saņem vairāk, lai mēs katra dalībniece šeit saņem maksimumu labumiņu, un lai mēs varam tad ar tām savām atziņām doties dzīvē, meitenes var doties dzīvē un mainīt to, ko gribas mainīt, jo tas ir svarīgi mums, vairot to savu apzinātību, savu iekšējo sajūtiņu, savu iepazīt sevi, ieraudzīt, ko es vēlos, kā es vēlos, un lai mēs iegūstam to mieriņu. Tāpēc, ja tu vēlies arī pievienoties, tad ieplāno jau, tad nākošā tikšanās mums ir 27. jūnijas, pēc Jāņiem, pēc visās skriešanas, rosības, kņādas, tiksimies šeit, un, protams, mēs šeit tiekamies arī kakao. Nevelti to sauc par sievišķīgo kakao, jo arī šovakar Līdiņa dalījās. Tieši kakao ir tas, kas arī lielu šo tartaviņu, šo daļu dod mieriņām. Kakao dzīvs, kakao, dabīgs kakao ir palīgs sirds telpas atvēršanai. Un tā mēs atveram, mēs vairojam šo mīlestības plūsmu, mīlestības enerģijas plūsmu un iegūstam to mieriņu, ieraugam vairāk, sajūtam vairāk sevi un nonākam tādā dziļā harmonijā. Un, protams, skaņu peldes. Šovakar mēs bagātīgi peldējamies. Un man ir arī jaunums. Un vakars arī tiku pie ļoti
skaistas bļodas. Viens, ka, protams, viņas ir skaistas, bet šī te bļoda konkrēti, šī te ir tā, kas mums dod sievišķu enerģiju vairo, kas ver mums otru enerģētisko centru, darbs arī vairāk ar ūdens stihiju, un šādi mēs varam palīdzēt sev arī šo sievišķu enerģiju vairot, atvērt, laucēt, palīdzēt enerģijai plūst, iekustināt. Un tāpēc arī mums ir svarīgi, ka mēs tiekamies tiešām vismaz minimums reizi mēnesī, lai mēs šo te dinamiku saglabājam. To, ko mēs padaram, sadaram, procesi turpinās mēnešu laikā, tad atkal mēs tiekamies un atkal mēs darbojamies tālāk, plūstam tālāk. Tā kā šis ir tiešām liels sieviešu dārgums. Un process, tā kā mīļā, ja tu jūti arī, ka tev vajag mieriņu, ka tev no skrējiena ir nogurums dažkārt, kad pietrūkst šī te maiguma mīluma pret sevi, pret apkārtējiem, kad pietrūkst enerģijas varbūt, kad pietrūkst pacietības, kad pietrūkst, ka mēs vairs neesam mēs, ka mēs sajūtam, kad pietrūkst sievišķības, vai arī vienkārši pat nezinām, ka pietrūkst, bet jūtam, ka kaut kā es nejūtos īsti labi, kad nav piepildījums, varbūt nav tā sajūtiņa, tā kā es gribētu justies, tad tu vari atnākt šeit un pajust. Vienkārši pabaudīt, vienkārši pabūt, vienkārši pataustīt, kas tas ir. Jā, varbūt ne visiem tas dara, bet meitenes, kas atnāk, tiešām bija ļoti, ļoti priecīgs un gandarīts, un mēs sarunājam, ka nākamreiz mēs ierakstīsim arī atsauksmes, jo tā atgriezeniskā saite, kas ir beigās, viņa ir tiešām sirds ildoša, un tas man liek darboties, tas man liek taisīt šos te pasākumus, liek pulcināt jūs kopā, un tāpēc tiekamies jūnija beigās. Jauku jūs šā nedēļas nogali, sirds siltu mīļu, arī mieru pilnu, jo mieriņš ir tas, kas mums dod veselumu, veselību, labas attiecības, spēku, mūsos vairo enerģiju un dod mums vispār veiksmi dzīvē. Lai sveic! Atā!